Labadīna visiem! Man tiešām prieks, ka mēs tik daudz lielā pulkā esam sasapulcējušies, bet tā kā mums arī ir daži krivalodīgi un arī ciemiņi no Rīgas, tāpēc es runāšu latviešu valodā. Es ceru, ka latgalīšiem nekas nav pretim. Es esmu Janīna Kurseite, kas mani nepazīst, un tagad ar 4. septembru esmu oficiālā Karitas koordinātore Latgalē. Tāpēc vismaz 2 gadus kopā strādāsim. Gan brīvprātīgie, kas pieteiksies, arī tie, kas ir jau, arī kurus es pazīstu jau sen, ka viņi tiešām ļoti veiksmīgi strādā. Arī viņi stāstīs šodien par šo te veiksmes stāstu, kā viņi darbojās. Ir dažas Karitas Latgalē nodibinātas, ir mazliet apsīkušas, bet mans uzdevums ir tiešām izveidot ļoti spēcīgu draudzes Karitas grupas, kas strādā un nodarbojās, ko mēs tūlīt arī uzzināsim, ar ko vispār Karita nodarbojas. Un, mēs esam tādi gandarīti, kad Karita nosvinēja 16. oktobrī, jau 20 gadus kā Latvijā. Tā kā kas nezina, visi varbūt zina vairāk Sarkano Krustu, vēl kaut kādas organizācijas, bet Karita varbūt nebija tik spēcīga Latgalē, tāpēc mans uzdevums ir tiešām veidot spēcīgas šīs te Karitas grupas pie draudzēm, un arī kopā strādāt pie visiem mūsu žēlsirdības darbiem, to, ko mēs ikdien arī darām. Tagad došu vārdu arī mūsu pirmajai lektorei. Lūdzu. Labdien, labadīna, здравствуйте! Prieks jūs visus redzēt. Es runāšu latviski. Es esmu Elita Zvejniece. Jau 2 gadus esmu Karitas Latvija brīvprātīgā darba koordinātore. Un šodien es iesākšu to mūsu sarunu, pastāstot par Karitas kā tādu, par Karitas kustību pasaulē un Latvijā. Slēdzam iekšā prezentāciju. Tā. Nosākam. Tā. Tātad Karitas. Man kā kopā ar manu kolēģi Mariju, kas runās pēc manis, man ir liels prieks būt Aglonā šeit. Un jāsaka, ka Karitas Aglonā tā vēsture varbūt netik sena, kā tika nosaukt 20 gadi, bet tā mūsu tāda kopējā piefiksētā vēsture, šis foto ir no 2023. gada. Jūs redzat pazīstamā vietā Karitas brīvprātīgo pulciņu, un, ja 23. gadā mēs bijām tik, tad šī gada vasarā mūsu pulciņš jau, kā redzat, ir kuplinājies. Un es ceru, ka nākamajā gadā, kad mēs arī Aglonas Dievmātes svētkos tiekamies šeit, ka šis pulciņš būs vēl kuplāks. Bet, par pašu vārdu Karitas. Tātad, Karitas nāk no latīņu valodas un žēlsirdība, mīlestība uz Dievu. Un aicinājumu iesaistīties žēlsirdības darbu kalpošanā mēs lasām gan Bībeles tekstos, žēlsirdības darbus ar savu piemēru rāda un savos vēstījumos bieži uzsver pāvests Francisks. 2005. gada Ziemassvētkos svētais tēvs Benedikts 16. publicēja encikliku par kristīgo mīlestību Deus caritas est. Tātad Dievs ir žēlsirdīgā mīlestība. Un tad par starptautisko vēsturi.
Tā, pazudusi man mazliet lapiņa, bet viņa tūlīt atradīsies. Un tad mēs... Tātad Karitas dibināšana tiek saistīta ar pāvesta Leona 13. encikliku Rerum Novarum, kas publicēta jau 1891. gadā. Un šī enциklika, tāda 19. gadsimta beigās publicētā, deva spēcīgu impulsu plašai leju sociālajai darbībai katoļu baznīcā. Un, lai šo darbību koordinētu, Freiburgas arhibīskapa sekretārs Lorents Svertmans organizēja pirmo koordinācijas centru Karitas. Sākotnēji organizācijas darbība bija palīdzības sniegšana itāļu sezonas strādniekiem, un tā tika dēvēta par dienestu Karitas pastorālis garā, kā pastorālā labdarība. Lorents Svertmans bija arī Vācijas Karitas dibinātājs un pirmais prezidents. Un tad mēs pie lokālās vēstures. Tātad jūs dzirdējāt, ka Karitas nosvinējas savus 20 gadus. Un pagājušajā sestdienā, 16. novembrī, Svētā Jēkaba katedrālē arhibīskaps mūs uzrunāja mūsu jubilejas svinībās. Mēs priecājāmies, ka bija arī vairākas Karitas grupas no visas Latvijas atbraukušas. Draudžu Karitas grupu pārstāvi bija. Un man pašai, mēs sakām, ka Karitas Latvija ir 20 gadu Latvijā, bet arhibīskaps minēja, ka jau savos studiju laikos viņš, es saprotu, netālu no Svētā Franciska draudzes, no Svētā Franciska baznīcas Rīgā Katoļu ielā, ka tur esot jau darbojušies brīvprātīgie ar Karitas vārdu, tātad pat vēl pirms šiem 20 gadiem. Šeit nozīmīgākie tātad datumus, tos mēs varam redzēt. Un tātad pirmās draudžu Karitas grupas 2009. 10. gadā veidojas, un iepriekšējais gads bija zīmīgs ar to, ka Karitas paplašinās un Karitas turpinās paplašināšanos, un pašā noslēgumā mēs redzēsim to lielo struktūru, kas šobrīd ir Karitas. Tā. Un šeit ir svaigs attēls. Tās ir no iepriekšējās sestdienas pasākuma, un šajā fotogrāfijā nav visi sapulcējušies uz Karitas jubilejas svinībām. Šeit ir tieši pārstāvi no Karitas grupām. Vairāk tika pārstāvētas tieši draudzes no Vidzemes. Tur ir gan Masalacas pārstāvji, gan Valmieras draudzes pārstāvji, gan madonieši. Un šodien atkal mēs pulcējamies šeit. Pār lielo starptautisko Karitas Internacionālis. Tātad tajā slaidā pār Karitas Latvija vēsturi bija minēts, ka kopš 2005. gada Karitas Latvija ir Karitas Internacionālis sastāvā. Karitas Internacionālis svētie aizbildņi. Tātad svētais Mārtiņš no Porres, kas ir nācis no Peru, un viņa piemiņas diena tiek svinēta 3. novembrī mēneša sākumā, un šogad iekrita, ka 3. novembris bija arī tieši bāreņu svētdiena, ko atzīmē visās Latvijas baznīcās. Un māte Terēze, kas pazīstama kā Svētā Terēze no Kalkutas, žēlsirdības misionāru reliģiskā ordeņa dibinātāja. Un 3. aizbildnis Oskars Arnulfo Romero bija Salvadora katoļu baznīcas prelāts. Un tātad pagājušā gada maijā atkal notika ik pēc 4 gadiem notiekošā Romā ģenerāla asamblēja, kur Karitas Internacionālis tika ieceltas jaunas amatpersonas. Un te mēs
šā brīža gan Caritas Internationalis arhibīskapu, prezidentu mēs redzam, kas ir Tokijas arhibīskaps, un ģenerāls sekretārs Alistērs Dutons. Kā viceprezidente Caritas Internationalis ir ievēlēta Kirstija Robertsone no Austrālijas. Un Caritas Internationalis kā organizācija uzskatīja par ļoti svarīgu aspektu, lai Caritas vadībā darbotos sievietes. Ģenerālsekretārs ir no Lielbritānijas un darbojies Jezuītu ordenī, un viņam ir ilgstoša pieredze dažādās humanitārās palīdzības organizācijās. Un pēdējā viņa darba vieta bija Skotijas Caritas organizācijas vadītājs. Caritas Internationalis darbojās 7 reģionos, un tie nav gluži tā, ka atbilst tīri precīzi ģeogrāfiski. Caritas Internationalis stratēģiskie darbības virzieni. Visām Caritas organizācijām baznīca ir uzticējusi misiju veicināt integrālu cilvēku attīstību, mieru un taisnīgumu. Un Caritas ir kas vairāk kā vienkārši NVO, nevalstiskā organizācija. Mēs esam baznīcas labdarības organizācija un darbībā parādam baznīcas vērtības un mācību. Caritas piedāvā ātru, koordinētu, kvalitatīvu un cilvēku cieņu stiprinošu atbildi uz krīzes situācijām, un krīzes mūsdienās, diemžēl, nemazinās. Mēs darbojamies, lai samazinātu krīžu ietekmi uz cilvēku dzīvi un sagatavotu kopienas darboties situācijā, kad ir iestājusies krīze. Mūsu uzdevums ir veidot spēcīgāku un atbildīgāku Caritas, kas balstās uz kopīgiem standartiem, lai labāk kalpotu neaizsargātajiem un nabadzībā dzīvojošajiem. Caritas atbalsta darbinieku apmācības, un vienā šādā pasākumā tad esam dalībnieki arī mēs šobrīd. Un šīs apmācības veidojam, fokusējoties uz talantu un līderības attīstīšanu, un profesionālajām iemaņām un pastorālo aprūpi. Un tieši koordinēta komunikācija, sabiedrības izglītošana un kampaņas, lai veicinātu globālu solidaritāti ar cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā vai cieši no netaisnības. Caritas Latvija ir arī Caritas Eiropa sastāvā. Un Caritas Eiropa apvieno 49 labdarības organizācijas 46 valstīs, visās Eiropas Savienības dalību valstīs un lielākajā daļā Eiropas padomes dalību valstu. Interesanti ir, ka Ukrainā un Anglijā un Velsā ir pat 2 Caritas organizācijām. Un Kipra, kas ir daļa no Eiropas Savienības, taču Kipra neietilpst Caritas Eiropa, bet viņi ir tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu dalībniece. Caritas Eiropa pastāvīgais sekretariāts ir Briselē, Beļģijā. Un nākamajā slaidā mēs redzēsim Caritas Eiropa šā brīža pārstāvjus. Tātad prezidents ir priesteris Mihails Landau no Austrijas un ģenerāls sekretāri Marija Nīmane. Caritas Eiropa pārstāvji ir viesojušies arī Rīgā, un šeit mēs redzam vizītes laikā tieši šī gada februārī no kreisās puses jūs iespējams pazīstat bīskaps Andris Kravalis, tad ir Caritas valdes priekšsēdētāja Inese Šrekle, tad ir Caritas Somija pārstāvis, Caritas Somija vai ne, Igaunija. Jā, kungs, tas ir Caritas Igaunija pārstāvis, tad ir Caritas Lietuvas pārstāve, arhibīskaps un Caritas Eiropa ģenerālsekretāre, un tad malējā labajā pusē attēlā tā ir Caritas Somija pārstāve. Delegācija viesojās gan Radio Marija, gan kreisajā pusē ir attēls, kur ir sarunas Svētās ģimenes mājā. Šeit ir attēls no
pat mēneša sākumā notikušās vizītes, kad bija pārstāvi no dažādām Caritas Eiropa valstīm. Tur bija Armēnija un vairāk, un vēl citas Caritas Eiropa pārstāvētās valstis. Mums novembris ir bijis ļoti saspringts. Mēs ar kolēģi šajā konkrēti tikšanās reizē klāt nebijām, bet tas ir pieņemšanā pie arhibīskapa. Un galvenie Caritas mērķi tad ir tas pats karitatīvais darbs un atbalsta sniegšana mazaizsargātajām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana. Tas ir mūsu ar Mariju, teiksim, tas darbs, ko mēs veicam, var būt vairāk Rīgā, motivējot. Un kopumā ar brīvprātīgo darbu tas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sabiedrību, kas balstās uz kristīgajām vērtībām. 3 galvenie uzdevumi – apmācības, mazaizsargāto iedzīvotāju grupu atbalstīšana un palīdzības sniegšana un bērnu un jauniešu izglītošana un iesaistīšana žēlsirdības darba veikšanā, brīvprātīga darba veikšanā. Šeit mēs redzam šā brīža Caritas Latvija valdi. Pagājušā gada aprīlī tika pārvēlēta valde un darbosies tuvākos 5 gadus. Valdes priekšsēdētāja Inese Švekle, valdības loceklis bīskaps Andris Kravalis un valdes loceklis Kristofs Aleksandrs, kas ir Grašu bērnu ciemata dibinātājs un veidotājs un darbojās tur jau 30 gadus. Un Grašu bērnu ciemats, tas bija tā viena no Caritas jaunākajām sastāvdaļām, tad no pagājušā gada arī Grašu bērnu ciemats ietilpst Caritas sastāvā. Un noslēgumā šāda ļoti tāda plašā schēma. Un ko tad tā attēlo? Tas ir šā brīža Caritas sastāvs. Tātad Caritas sastāv no 5 nodaļām un administrācijas, un tās 5 nodaļas, ja mēs ejam no labās puses, tad labajā pusē administrācija, tad ir nodaļa darbam ar jauniešiem, kas darbojās jauniešu centrā blakus Katoļu ģimnāzijai Rīgā Vāciešu ielā, nodaļa ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa personām krīzes situācijā. Tā ir nodaļa, kas ar vairāk šobrīd ar Ukrainas civiliedzīvotājiem darbojās. Tad ir sociālo pakalpojumu nodaļa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un te ir veselas tādas 3 apakšnodaļas, jo tiek sniegta gan aprūpe mājās, gan dienas centrs, ko pazīst kā Terēzes māju, un sociālā rehabilitācija tur tiek sniegta. Un brīvprātīgā darba nodaļa šajā tieši šodien tad klāt ir pat vesela 3 no tiem kvadrātiņiem. Tātad gan nodaļas vadītāja Marija Diaza, kas tūlīt turpinās jūs uzrunāt, gan reģionālā pārstāve tāda Janīna un es kā brīvprātīgā darba koordinātori. Paldies par uzmanību. Tas bija tas, ko es īsumā par vispār tādu struktūru. Paldies! Labdien visiem! Es esmu Marija Diaza, es esmu spaniete, un tāpēc man tik nopietnais pasākums man uztrauca ļoti daudz. Un tāpēc man patiktu varbūt iepazīstināties ar jums, un pēc tam es runāšu, labi? Un tā, varbūt es gribētu saprast, no kuras pilsētas vai vietas jūs atnācat šodien. Labi, pirmā, Daugavpils, Celiet Roka, ļoti labi, Rezekne, Celiet Roka. Rezekne, Inta. Labi, Valmiera. Labi, un tagad došu vārdu pateikt, jo es jūs nezinu. Labi, varbūt tajā grupiņā jūs varētu pateikt, no kurienes jūs esat. Labi. Augšdaugavas novads. Labi. Un cik daudz jūs esat? Visa rinda, Listurienī. Šeit ir Daugavpils rinda, vai ne?
Kraslavas rinda, ļoti labi augapils, un šeit ir jauna grupa. Lūdzu, no kurienes? Rošane, Preili, un jūs esat trīs. Ļoti labi, un šeit stūrīti. Lūdza, ļoti labi, un jūs? Glona, ļoti labi, un šeit, pirmā rinda? Augstākā. Labi, to pašu. Jā, labi. Un jūs? Jūs esat to pašu, kā viņu kopā, labi, ļoti labi. Un aglona, ļoti labi, ļoti plaši. Ļoti labi. Ok, diemžēl es neprotu runāt latgaliski. Labi, es esmu spaniete. Piedodiet par manu akcentu, ja jūs nesaprotat mani, tikai sakiet man, jo es runāju ļoti ātri. Un, protams, ir akcents, kļūdas un tā tālāk, labi? Labi, un tā, es esmu no Spānijas, no Dienvidiem, no Andalusija. Labi, ļoti skaista rajona, ļoti plaša. Un īstenībā ir ļoti līdzīga Latgalei. Labi, no vienas puses, tāpēc, ka diumate priekš mums ir primārs. Labi? Daži cilvēki pielūdzas vairāk diumate nekā dievu. Labi? Varbūt tas nav tik pareizi, bet ir reāli, ka visi domā, ka ja māte ir tik svarīga tavā dzīvē, diumate jau ir vislabākā lieta, ka var notikt tavā dzīvē. Labi? Un tāpēc tur cilvēki ir ļoti liela dievbijība priekš diumatei, un manuprāt, tas ir ļoti liela līdzība ar Latgales zemi. Vai ne? Tas ir viena lieta. Otra lieta ir, ka arī ļoti daudz gadsimtu mēs bijām gandrīz lauksaimnieki. Pašlaik ir vairāk turismu nozare nekā lauksaimniecība, bet vienalga ir divi produkti, kā primārs nāks no Andalusija, olīveļļa. Labi, mēs esam pirmā vieta pasaulē, kas ražot olīveļļa. Un arī, kas vēl, apelsīni ir ļoti daudz. València ir, kur nesen bija tās lieli plūdi, bet arī Andalusija ļoti daudz apelsīni, mandarini, citroni un tā tālāk. Un arī risi. Mēs ražojam ļoti daudz risus. Labi, kā piemēram tās paella, tās spāņu ēdienas, tās mēs izmantojam mūsu pašu risu. Parasti mēs neimportējam no Āzijas. Labi. Un tas nozīmē, ka arī ir cita līdzība ar Latgali. Tāpēc šeit es jūtos vienmēr mājās, godīgi sakot. Ir ļoti daudz salīdzinājums, kā mēs varētu pateikt. Tur cilvēki arī ļoti sirsnīgi, ļoti atvērti, tā kā jūs, un ļoti labi uzņemat visus. Labi? Un tāpēc liels paldies, ka jūs esat šeit, un paldies, ka jūs mani aicinājāt šeit būt. Labi? Protams, šogad es biju vairākas reizes, katru reizi vienmēr ar lielu prieku. Vasarā es biju pie Martas, un tā mēs bijām šeit dienas, tā mēs varētu pateikt, bet vakaros bija ļoti forši. Un tā, es Caritas Latvijā strādāju 2 gadus, bet Latvijā es esmu jau 18 gadi. Labi? Jau ilgu, ļoti daudz. Tas mana pamata profesija, es esmu spāņu valodas skolotāja, arī angļu valodas skolotāja. Ļoti daudz gadus strādāju ar bērniem skolās, un pirms dažiem gadiem es biju slima, onkoloģijas slimniece es biju. Ļoti drīz jau noslēgšu visu procesu, paldies Dievam. Un tas nozīmē, ka man vajadzēja iziet no skolas, man vajadzēja rūpēties par savu veselību, es biju citas lietas. Bet vienmēr saka darbs ar jauniešiem. Labi? Un kad pamatīgi veselojos, ne līdz galam, bet daudz, ārsts man teica meklēt jaunu darbu, lai mainītu vidi. Un meklēju, mēģināju tur. Un pēc dažiem mēnešiem mani uzņēma Caritas Latvijā, un tāpēc es esmu ļoti pateicīga ar viņiem. Jo no vienas puses viņi man deva to pirmo iespēju pēc slimības, labi, un tā es biju ļoti daudz intervijas un visi nē. Labi, un tā es pateicos viņiem par to, ka mani uzņemat darba. Es arī brīvprātīgo darbu es veicu no 15 gadu vecuma, labi. Tāpēc, ka Spānijā ir diezgan populārs starp jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu. Un tā es to vidusskolas laikā, mana skola piedāvāja, es pieteicos, un pēc tam universitātes laikā arī pati meklēju, un es aicināju citus cilvēkus, lai kopā ar mani varētu veikt brīvprātīgo darbu. Toreiz bija pie žigāņiem, kā bija specifiskā
specifiskās niansē, labi, tā nezinu šeit, bet tur viņi ir mazliet savādāki par pārējiem. Labi, forši, bet savādāki tikai. Labi, un tās mēs strādājam ar viņa, un tā galvenokārt bija tā problēma. Okay, šī gan Spānija, vismaz toreiz, bija ļoti liela problēmas ar narkotikas tirgošana. Liela daļa no vecāki strādāja ar šo tēmu, un tas nozīmē, ka puse bija cietumā, un otra puse bēga no policistiem. Labi? Un tā bērni palika vai bez neviena persona, vai pie vecākiem. Un tāpēc, ka viņi redzēja, ka savus vecākus nestrādāja, kāpēc mācīties. Labi? Un Spānijas valdība izdomāja to programmu. Ja tu ej uz skolu, tu vari pusdienot un vakariņot bez maksas. Labi? Un tā viņi vajadzēja iet uz skolu, skolotājs parakstīja, ka viņi bija skolā, un tā mans brīvprātīgais darbs bija sagaidīt viņus etnīcās, pārbaudīt talonus no skolotājiem, ka īsti viņi bija skolā, un tā iemesla dēļ lūdzu nāciet pusdienot. Labi? Un tas un plus, ja viņiem bija daudz bērnu ģimenes, vajadzēja ņemt līdzi uz mājām trauku. Labi? Bet vajadzēja visu procesu uzraudzīt un patiešām pārbaudīt, ka viņi bija skolā un nebija laukā. Labi? Un tas bija mans nopietnais brīvprātīgais darbs. Kopā ar citiem cilvēkiem no manas universitātes, un tā no tā laikā es vienmēr pieteicos, ja varu, kad es atbraucu uz Latviju, es saku iet uz Aglonas ielu, tur bija sociālie dzīvokļi, cilvēki ļoti vientuļi un ļoti nabagi, un tas bija mans pirmais kontakts ar Latviju tās. Bet es pati gribēju. Es negribēju tikai dzīvot, kur cilvēki ļoti labi bija, bet es gribēju tur redzēt arī citā pasaulē, kā mēs varētu pateikt, labi. Tā, jo nezinu jūs, bet Rīgā, ja tu ej aiz tirgu, ir tā kā cita pasaulē. Tā ir viena puse vai otra puse Rīgās. Labi, tas ir par mani, par visu, ko es daru, un tāpēc šodien es gribētu jums runāt par Caritas brīvprātīgo darbu, labi, vispār, un galvenokārt draudzes. Un tā kā tikko minēja Elita, viens no mūsu mērķiem ir veicināt brīvprātīgo darbu. Labi? Un tas kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti laba vērtība, godīgi sakot, man palīdzēja personiski, un es domāju, ka cilvēki aug garīgi un cilvēciski veicot brīvprātīgo darbu. Labi? Un tāpēc to, ko mēs piedāvājam, ir ļoti liela vērtība visiem cilvēkiem. Labi? Un tāpēc nevajag kautrēties, bet pilnīgi pretēji es veicu brīvprātīgo darbu. Tu negribi arī kopā ar mani, lai tas mēģināt pierunāt cilvēkus, jo ir ļoti liela vērtība. Un arī no citas puses arī mēs attīstam daudz sfēras mūsu valstī, mūsu pilsētā, arī mūsu baznīcā. Labi? Ja mēs rūpējamies par nabagiem. Un tas pirmā lieta ir, kas ir brīvprātīgais darbs, tas ir tā definīcija. Manuprāt, es varu lasīt atkal, ir persona, kura veic aktivitātes pēc brīvās gribas un par labu sabiedrībai. Un abi aspekti ir ļoti interesanti. Brīvās gribas, un tas par to mēs ļoti daudz rūpējamies Caritas Latvijā, lai neviens justos piespiedā kārtā. Labi? Jo tas var notikt, no? Ka Latvijā trūks iedzīvotājus visur. Labi? Un ja ir viens aktivists, kļuva aktivists visās jomās. Un pēc kāda laika cilvēks izdegā, vairs negrib. Labi? Un ir ļoti viegli emocionālisti tirgot ar viņiem, kā tu tik daudz palīdzēji, kā tu vari mums pamest un tā. Mēs mēģinās to neizdarīt. Labi? Bet īstenībā, ja pašlaik tu nevari, neuztraucies. Nākotnē var būt, vai citi cilvēki būs un tā tālāk. Un īstenībā tas nav viegli, bet ir ļoti efektīvi. Jo ir daži cilvēki, kuri atgriezās pēc kāda laika ar lielu entuziasmu. Tāpēc, kā situācijas mainīja, vai ģimenes problēmas vairs nav, vai darba situācija ir savādāk, un tāpēc viņi atgriezās. Labi? Un tās otra lieta ir par to ņem vērā, ka ir pievienotā vērtība sabiedrībai. Mēs darām kādu labumu sabiedrībai. Un otra lieta ir, ka šīs aktivitātes tiek veiktas uz bezpeļņas pamata. Labi, tas otrais aspekts nav tik saprotams šajā valstī, kā jūs zināt, visi domā, ka kādu laiku kaut ko saņemšu. Labi, bet būt pilnīgi pārliecināt, ka absolūti bez maksas.
Labi, un par to man ir viens piemērs, ka es strādāju skolā, tas bija jau sen 2010. gadā. Es organizēju brīvprātīgo nometni aizputē. Un tā brauca meitenes no Spānijas, no Valencijas, Madrides, liela grupa. Mums vajadzēja latvieši, kas varētu tulkot. Labi? Un tās meitenes, viņa maksāja savu biļeti, viņas maksāja savu uzturēšanās un viņas brauca uz aizputi, lai izremontētu baznīcu, lai palīdzētu pensionātā un lai mācītu angļu valodas bērniem. Vienā nedēļā. Un tā, kad es runāju ar saviem skolēniem, kas varētu palīdzēt tulkot, kas bija pirmais jautājums, cik tas maksā, cik daudz naudu mēs saņemsim. Man bija tik liels šoks. Receptu lielu kontrastu starp tiem, kuri brauca no Talienes, maksājot paši par savu ceļojumu un vietēji, ka tikai vajadzēja tulkot, un cik daudz naudu mēs saņemsim par to. un tā, toreiz es sapratu, ka varbūt tas jēdziens par brīvprātīgo darbu, darbs bez maksas, nebija ļoti attīstīt viņu prātā. Labi? Un tāpēc pašlaik es strādāju arī tajā tēmā, lai mēģinātu popularizēt visā Latvijā. Cik svarīgi ir būt brīvprātīgais. Labi, varbūt ne visu laiku, bet kādu dažas stundas no tava mēneša tu vajadzētu darīt kaut ko bez maksas. Labi, un tas, ko vēl? Un tas, manuprāt, tas ir otrais aspekts, bet tikai brīvprātīgais darbs? Es domāju, ka nē. Tikai darīt labu pēc labuma, neviens neizturā ilgi. Mēs izturāmies galvenokārt, tāpēc ka Dieva mīlestība mājo mūsos. Labi, un tas ir mana pieredze un arī droši vien jūsu pieredze. Ka ja Dieva mīlestība nedeg jūsu sirdī, ļoti ātri jūs izdegsies. Tas, ka īstenībā no tā ir vislielākā motivācija. Ka ja Jēzus to darīja ar cilvēkiem, es varu to darīt tāpat kā viņš. Labi? Un tas ir, ko tagad, kad mēs esam liturģiskā gada beigās, tas ļoti reti dienā tā kā šodien ir tie lasījums mises laikā. Labi, es nezinu, vai jūs atceraties, tas ir Mateja evaņģēlijā, tas Jēzus stāsta ļoti lielu līdzību stāstīns. Labi, ir viens ķēniņš, kas sapulcēja visu savu tautu un dalīja viņus divas grupas, pa labi un pa kreisi. Labi? Un daudz ko teica, un beigās teica, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Īstenībā tas ir visstiprākā motivācija – redzēt Kristu citos. Un tas ir īstenībā, kas palīdz mums. Labi? Un tā, es nezinu, vai jūs atceraties, Mate Terese no Kalkutas, viņa to atgādināja visu laiku. Ka viņa to nedarīja to, tāpēc, ka patika navagus un tā tālāk. Viņa to darīja, tāpēc, ka redzēja Kristu tajos cilvēkos. Labi? Un tas, manuprāt, arī mēs mēģinām par to rūpēties. Tāpēc šodien, piemēram, visi bija aicināti uz misiju. Ļoti regulāri, kad mums ir apmācības, pirms tam ir mise. Dažas reizes mums bija rekolekcijas, lai cilvēki arī varētu augt garīgi. Lai nebūtu tikai darīšanās pēc darīšanās, bet īstenībā, lai būtu kāda iekšējās motivācijas, kā nāk no Dieva mīlestība. Labi, turpināsim. Labi, tas ir tikai ateliņš. Labi, un tas pašlaik mūsu brīvprātīgo darbu, Caritas Latvijā, ir divi lieli virzieni. Pirmais ir Rīgas institūcijas, tas ir Rīgas domes aprūpes centros. Mums ir līgums ar Rīgas domi, un mums vajadzētu garantēt brīvprātīgos, kas būtu tajās organizācijās, un viņi veltu laiku tiem cilvēkiem. Un pēc tam otra liela līnija ir tas Latvijas Katoļu baznīcas draudzē. Tas ir pamats darbs visa Caritas, visa pasaulē. Labi? Jo galvenā misija par Caritas visa pasaulē ir atdzīvināt katoļus cilvēkus. Tā doma, ka ja viņi nekalpot navagiem, viņi nav īsti kristieši. Un tāpēc tas pirmais darbs vienmēr ir ļoti saistītu ar draudzēm. Un tas Latvijā, tā kā Elita teica, pirmās grupas tika nodibinātas 2009. gadā. Joprojām mēs esam tajā procesā, ka mēs varētu pateikt,
ir dašas vecas grupas, tā kā Valmiera, labi, ka es no paša sākuma ir citas jaunas, tā kā Resekne, ka tikai pirms gada viņi noslēdza līgumu, bet tā līnija ir ļoti svarīga. Un arī visi Latvijas biskapi ļoti uztraucas par to, labi, ka viņi grib, lai it katru baznīcā pēc iespējams būtu kāda Caritas grupa. Labi? Un tāpēc sākumā mēs strādājām tikai mēs, saprotam, ka paralēli satalums mēs nevarētu braukt pa visu Latviju, un tāpēc mēs rakstījām to jaunu projektu, un ir 2 jauni darbinieki. Janina ir viena, viņa lai strādātu Latgalē, Katoļu zemē, liela platība, un otra ir Zemgalē, kur ir arī ļoti daudz katoļu. Labi? Tas šeit ir 2 bildītes tikai. Protams, tas nav aktuāla bilde, jo pašlaik ir 23 grupas ar līgumiem. Labi? Un tas lūdz arī mums ir grupiņa, un pirms 2 gadiem parakstīja līgumu. Un tas vēl tikai, lai jūs redzētu, ka pašlaik liela daļa koncentrējas Vidzemē, Latgalē ir arī daži punkti, vēl varētu būt vēl vairāk. Un kur ir mūsu vajākais punkts pašlaik ir Kurzeme un Zemgalē. Un tāpēc mēs gribētu strādāt ar tām rajonā vairāk. Labi? Protams, arī Kurzeme ir ļoti maz katoļu. Ļoti maz. Tas arī ir cita pasaulē. Un tas, ar ko nodarbojas Caritas grupas. Pirmā ir, tas ir iespējamas lietas, vecu un vientuļu cilvēku apmeklēšana mājās. Tas, piemēram, kad mēs bijām Reseknē pagājušajā pavasarī, Rīgava runāja par to, ka viņi zina Rīgava gandrīz visus cilvēkus, kam ir vientuļi un ir vajadzība, un viņiem ir tas ļoti personiskā pieeja. Labi, tā kā veselu sarakstu, un tā šonadēļ apciemosim to un šo. Labi, teica, ka bija vairāk tā kā lauku vide, kur visi zināja viens par otru, un tā viņi mēģināja atbalstīt ļoti individuāli. Labi. Protams, vietas, kur ir pensionāti, varbūt ir vieglāk, par to var Valmiera stāstīt. Labi? Zupas virtuvē, šeit mūsu zvaigznīte ir Daugavpils, Jēzus ir draudzē, bet nav vienīgi, jo es saprotu, ka arī Bezvainīgās Marijas arī ir zupas virtuvē. Par to viņi var stāstīt. Tas Partika slāvē, tas ir, piemēram, Rīgas Jēkabā katedrālē, viņi ļoti daudz nodarbojas ar to. Ir ļoti liela lāve, cilvēki astāv to ēdienu un pēc tam nav arī paņemt. Labi, tā kā ļoti dabiska apmaiņa. Tas drēvju istabas, par to arī Inara varbūt var stāstīt mazliet. Tas tikai es to ieteicu, ja jums ir vieta un kārtīgi cilvēks, kā varētu to organizēt. Jo vai ja ne, ļoti drīz tas kļuva par miskaste. Labi, tas ir vienīgā lieta, ko vajag cilvēks ļoti prātīgs, ļoti kārtīgs, kā visu laiku atlasīt. Labi? Un arī, lai būtu vietas, kur varētu glabāt. Tas nākamā lieta ir palīdzības organizēšana, piemēram, daudz bērnu ģimenēm. Madonna ļoti daudz strādā ar to. Cilvēkiem arī pašam vajadzība. Ilūgstes bija 2 projektus pēc kārtas ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti. Un arī, ja jums ir slimnīca vai pensionāti, jūsu pilsētā, ciemata un tā tālāk, tas arī ir ļoti svarīgi iet uz turieni, parunāties. Arī ir iespējams no Caritas Latvija biroja veidot sadarbības līgumu ar viņiem, un tādā veidā jums būtu vieglāk, bet jums vajadzētu iet sarunāties un tā tālāk. Labi? Ļoti vajag, es varētu braukt arī, bet pēc iespējams jūs, jo vietēji cilvēki uzticas vietējus. Tas nākamā lieta ir, kā izveidot Caritas grupu. Šeit jau ir dažas aktīvas grupas un ir citi potenciāli, un tā ir doma potenciāliem. Pirmā lieta ir vērsties pie draudzes prāvesta, arī Janina var to darīt, vai kopā ar jums, vai jo bez prāvesta atļauja mēs nevaram nodibināt Caritas grupu. Labi? Tas ir primārs. Un tāpēc, ja prāvests kādā iemesla dēļ viņš nepiekrīt ar šo tēmu, aizmirsiet, dariet citas lietas. Tas ir vienmēr lieta. Bet ja prāvests piekrīta, manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi. Piemēram, es biju pagājušajā jūnijā, es biju Kaunijā. Es biju pie Caritas Kaunijā, vadībā,
un tā bija tā kā apmācības man. Un tā man ļoti patika divas lietas. Pirmā lieta ir, ka viņam bija katru mēnesi darba tikšanās ar vietējo biskapu, jo tur biskaps domā, ka karitatīvais darbs ir daļa no evangelizācijas procesa savā diecesē. Un tāpēc viņš ļoti uztraucas, lai Caritas patiešām attīstītu savā diecesē. Labi, es tik tālu Latvijā mēs neesam, bet mēs virzamies uz to virzienu, labi, lai it katru biskapu un priesteri saprastu to, ka tas netraucē evangelizācijas procesu, bet pilnīgi pretēji. Labi? Piemēram, mums Rīgā vismaz pašlaik ir 2 cilvēki, kas kristījās paldies Caritas darbu. Labi? Tā 2 cilvēki pirmā kārtā darbojas un pēc tam interesējas par ticību. Un arī strādājot ar citiem katoļiem, tas varētu būt pirmā atslēga, lai cilvēki varētu domāt par ticību. Tāpēc nav pret. Labi? Jo, piemēram, es gāju pie vairākiem priesteriem Rīgā un viņi man teica, man neinteresē karitatīvu darbu, jo es koncentrēšos uz evangelizācijas darbu. Un es pirmā lieta, ko es teicu, bet nav pret. Ir pilnīgi pretēji, vajadzētu palīdzēt viens otram. Labi? Un tāpēc pirmā lieta ir saruna ar prāvestu. Otra lieta ir informēt centrālo Latvijas biroju, ka pašlaik šeit Latgale ir Janina. Labi? Un Janina sūtīt man informāciju. Labi? Un izveidosim to grupu. Un tas, kas vajag? Mums vajag vienu koordinators, viens cilvēks vai 2, jo dažas draudzes ir 2, tā kā piemēram Valmierā. Un 2 cilvēki atbalsta viens otram daudz vieglāk nekā viens, un tāds cilvēks veidot sadarbības līgumu ar Caritas Latviju. Tā viņš vai viņa ir mūsu kontakts. Labi, ja mums vajag kaut ko tajā draudzē, vai viņam vajag kaut ko no Caritas Latvijā, ir caur koordinatoru. Tāpēc ir ļoti svarīgi pēc prāvesta atļauja atrast potenciālu koordinatoru. Labi? Un koordinators ir koordinators, nav darītājs. Labi? Un tas nozīmē, ka nevajag visu laiku visu darīt. Labi? Ir cilvēks, kas māk veidot komandu, ka māk iesaistīt citus cilvēkus, ka māk deleģēt. Labi? Un par to ir svarīgi domāt. Nav tikai hiperaktīvais cilvēks, kāpēc tam neiesaistīt nevienu, bet pretēji cilvēks, kas māk uzrunāt citus. Labi? Un pēc tam tas darbojas, 3. punkts, lielājas draudzes. Piemēram, tā kā Daugavpils Jēzus sirds, labi, ka ir tik daudz draudzes locekļus, ka anketēšana var palīdzēt, lai saprastu, kāda ir vajadzības. Bet, protams, lauku draudzes nevajag anketās. Jūs zināt visas vajadzības droši vien. Labi? Tas ir tikai lielas draudzes. Nākamā lieta ir tas arī lielas draudzes izdalīt, apkopot un izanalizēt, labi? Un redzēt vajadzības un iespējas. Labi? Un tas iespējas dažreiz cilvēki nav tik viegli pamanīt. Okay, vajadzības varētu būt, bet iespējas nav tik viegli. Labi? Un tas, piemēram, Rīgas Franciska baznīcā nesen atjaunoja grupu, un tā, man bija šoks, jo tur ir diezgan nabaga rajona, bet viņi neatrada vajadzības. Man bija šoks par to, ka mums nav vajadzības, jo Maskavas ielas nav vajadzības. Man bija par to šoks, bet labi, viņi, tā kā brauca, neredzēja vajadzības savā apkārtnē. Labi, un ko viņi nolēma nodibināt adīšanas pulciņu, un viņi gatavo seķes, un pēc tam tās seķes viņi sūta uz pansionātu un apmeklē tantītes un tā tālāk. Tas ir viņu iespējas. Labi, cilvēki, kuriem patīk adīt, un sāk ar to tēmu strādāt. Ļoti svarīgi redzēt jūsu iespējas, labi, jo ir ļoti savādākas, labi, viens no otram. Un pēdējā lieta ir, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un par to es arī veltīju ļoti daudz laika. Šeit Latgale ir katoļu zeme, citas vietas, kur nav katoļu zeme, ir ļoti svarīgi runāt ar sociāliem darbiniekiem, ar citiem, iziet no draudzes, iepazīstināties ar citiem. Un šeit Latvijā ir ļoti maza valsts, tu vari zināt visu par visiem.
Labi, no teātrī. Un tāpēc tikai vajag iet, es esmu tā, ko jūs darāt, ko mēs darām, un mēģināt saprast viens otrā un redzēt, ja ir vajadzības. Un īstenībā ir Rīgās domes darbinieki, kas strādā sociālajos pakalpojumos un tā tālāk, viņi ļoti pateicīgi par mūsu brīvprātīgajiem, jo viņam nav laika runāt ar it katru senioru, piemēram. Labi? Un tas ir, ko mūsu brīvprātīgi dara, galvenokārt runāt. Tas ir pamat cilvēka vajadzības, labi, runāt. Labi, un tas, un ko vēl? Labi, un tas, manuprāt, meklēt iespējas. Tas ir vairākas iespējas. Atkarīgs no cik liela vai maza ir jūsu pilsēta, būs vairāk vai mazāk. Un otra lieta, par to es jau runāju, un runāšu vairāk. Un tā, tikai šeit ir iespējami darbi. Tas ir, ko mēs darām Rīgā. Ko es teicu, pamata vajadzība ir runāt. Pēc Covid laika ir ļoti daudz cilvēku, piemēram tie, kuri dzīvoja pansionāti, ka viņi jūtas tik izolēti. Gandrīz vienu gadu nevarēja satikt savus rabiniekus, tikai telefoniski. Un tā viņi tikai ilgojas runāt ar kādu. Labi. Un tā it kā ir ļoti viegli, no? Runāt. Bet pēc tam galu galā ir ļoti grūti atrast laiku citiem. Labi. Un tāpēc es domāju, ka mūsu laiks ir vislielākā vērtība. Un tas ir, ko cilvēki vairāk vajag. Vairāk nekā konfektes, dāvaniņas un drēbes. Parasti tie cilvēki, kas nezinu Latgale, bet vismaz Rīgā, tie, kuriem ir bērnu namos vai pansionātos, tas pamatas vajadzības ir garantētas. Bet viņi jūtas ļoti vientuli, jo nav neviens, ka var runāt ar viņi ilgu laiku, vairāk nekā 5 minūtes. Labi? Un darbinieki ir diezgan nodarbināti. Arī varētu organizēt nodarbības, palīdzēt ekskursijas un izbraukumos. Parasti viņam vienmēr vajag papildu spēku, lai varētu iziet no sava teritorijā. Arī izbraukums uz baznīcu, kā Elita, piemēram, pirms 2 dienām, viņa to izdarīja uz pareizticīgu baznīcu. Arī es stāstīju par savu ceļojumu, tas ir Leja, tas ir manas bijušās skolnieces, es gāju kopā ar viņam, un mēs runājām toreiz par Londonu. Un tā, kāpēc tā tēma ir tik svarīga? Tāpēc, ka tie cilvēki, kas ir pansionātos, viņi nevar ceļot, nevar iziet no teritorijas. Un tāpēc viņi redz bildes, varbūt kādu ēdienu no tām zemēm, citu stāstu, viņiem ļoti priecīgi. Labi, par to, tikai klausoties citu cilvēku stāstu. Pēc tam es biju ar citu draudzene, ka viņa runāja par Argentīnu, viņa bija Patagonijā, un es stāstīju daudz ko, tas bija diezgan eksotiski par Patagoniju. Un pēc tam ir tas gatavotas veikuma kartiņas, tas Rīgā, tas ir diezgan populārs starp jaunām mamiņām. Viņas nevar veltīt daudz laika ārpus mājās, bet kopā ar saviem bērniem gatavot veikuma kartiņas. Un pēc tam viņas atstāt mums, vai viņas pašas vēst uz pansionātu, un tas ir ļoti liels prieks. Piemēram, kad ir daži cilvēki, kas visu gadu glabā kartiņas, ko viņi saņem. Labi, tas, jo nav citi cilvēki, kas raksta viņam. Labi, un tas ir skaisti. Izskatās nenozīmīgs, bet cilvēkiem ir ļoti liela nozīme. Un tur Rīgā ir 2 pansionāti, Stella Maris, un Mežciens, ka viņi mēneša sākumā viņi mums sūta jubilāru sarakstu, un tā cilvēka vārds, kura diena ir dzimšanas diena un cik daudz gadu paliks. Un mūsu brīvprātīgi gatavos personalizētas atveikuma kartiņas viņam. Un mēneša beigā viņi atstāja tur pansionātu un darbinieki dalās tās kartiņas. Labi, un tas ir, paldies. Labi, tie, kuri vēl nav aktīvi, ir iespējams to izdarīt. Un tā, es nezinu, vai jums ir jautājumi gan par Elitas runu, vai Elitas pieredze un par to, ko es stāstīju. Tev ir jautājumi? Labi. Man bija jautājums par sadarbību ar ārzemēm. Vai ir iespējams Latvijā no ārzemēm sūtīt palīdzību latviešiem?
varbūt tas būtu tie paši apģērbi vai visāda veida citu palīdzību, ko varētu sūtīt ar transportu. Ir, bet mums Latvijā jau ir sadarbībā, piemēram, Labodaru, de Marijas abotiņa. Viņa nodarbojas ar to, un viņa, šeit Latvijā mēs varētu dabūt. Mums ir kontakti. Jums vajag ir konkrētas drēbes vai vispār drēbes? Vispār. Senioriem vai bērniem? Nabadzīgajiem, piemēram, palīdzību nabadzīgajiem. Iespēja ārzemē. Jā, varbūt to es sastītu par mantisko ziedojumu, to, ko no Mārija. Tātad ir organizācija Dari labu, kuri vāc ziedojumus arī Latvijā, bet viņi saņem ziedotās gan apģērbus, gan drēbes, gan gultas, ir diezgan plašs klāsts, gan trauki tur ir. Un, ja ir kādas konkrētas vajadzības, tad mēs varam sadarboties, jo viņi, arī mēs tieši runājam par to, tad viņa bāze ir Rīgā, un konkrētas vajadzības viņi iemeklē, un viņi ar mums sadarbojās un ziedo. Un arī nesen, pirms dažiem mēnešiem, Caritas Latvijā parakstīja līgumu ar otro elpu. Un tā otrā elpa arī daļā no lietas, ko viņi tirgo, arī viņi var uzdāvināt. Labi, tā kā arī ir tā iespēja. Labi, došu tā liecības, ne? Jā, tagad vārds laikam Inārai, jā, mazliet pastāstīt par savu darbību. Cik ilgi strādājāt un kādus darbus jūs veicat. Es to esmu visu redzējis, ka tiešām cik cilvēkus jūs nedēļā esat piebarojuši, kādu mīlestību esat dāvājuši un tikai mazu tā. Galvenajiem runātājiem. Paldies! Slavēts Jēzus Kristus! Mani sauc Ināra, es esmu no Daugavpils, Jēzus Sirds draudzes. Un šeit kopā ar mani draugi, pamājam ar rokām, ja no Daugavpils, jā. Jā. Un, jā, Marija ir spaniete un ļoti ātri runā latviski. Es esmu poliete un tāpēc lēni runāšu latviski. Jā. Nu tā. Mūsu grupa tika izveidota 2010. gadā, 4. decembrī. Jā, un sākumā mēs bijām tikai, pašā sākumā bijām tikai 4 cilvēki, kuru sirds bija vēlme kalpot saviem tuvākajiem. Tagad mēs kopā ap 20 tā apmēram, ja? Un mūsu grupiņas moto, tas ir Matas Terezes vārdi. To, ko jūs varat izdarīt, es nevaru. Un ko es varu paveikt, nevarat jūs. Bet kopā mēs varam paveikt kaut ko skaistu Dievam. Un šeit jūs redzat Matas Terezes žēlsirdības māsās. Un viņi bija pie mums ciemos, un mēs no paša sākuma bijām arī Matas Terezes līdzstrādnieku grupā. Un saņēmām arī svētību no žēlsirdības māsām. Un jau no 2011. gadā mums sākas zupas virtuve. Jā, pateicoties mūsu prāvestam Andra Ševala atbalstam, mūsu pagrabā atveram zupas virtuvi. Un
Tā ir atvērta katru sestdienu tagad. Pagaidi, Borja. Katru sestdienu. Un pirms pandēmijas bija arī pa trešdienām arī mēs bērojām. Jā, nu, pēc pandēmijas tagad palika tikai sestdiena. Jā, tie ir mūsu brīvprātīgie, kas strādā, un mēs ļoti lepojamies ar to, ka pie mums daudz vīriešu nāk palīgā. Un mūsu grupiņās arī 4 vīrieši un vēl palīgi 2 vīrieši, kas palīdz zupas virtuvē. Un pirms pandēmijas, jā, tā izskatījās kur mūsu galdi. Jā. Pirms pandēmijas tas izskatījās šādi, ka mēs lasījām evaņģēliju, priesteris paskaidroja, jā, kopīgi lūdzamies un ēdam zupu. Un tad katrs saņēma pārtikas maisiņu, un, ja vajadzēja, tad arī drēbes. Ja? Un tā ir mūsu galdi, jā. Kur apkures. Jā. Un dažreiz pie mums nāk tik daudz cilvēku, ka jūs redzat šeit apkures telpā, kur ir katls stāv, jā, un mēs tur arī uzklājam galdus, tāpēc, ka nevarējam visus tā apsēdināt vienā telpā. Jā, nu, tas bija agrāk, un tagad tālāk vēl. Tas ir mūsu kastroļi. Jā. Ietelpība tagad 54 litri. Tā mēs varam. Un tagad pie mums nāk no 90 līdz 120 cilvēku katru sestdienu. Un tagad tā mēs nebarojam, jā. Un tikai dodam līdzi zupiņu, tādas burciņas, un gatavojam tādas paciņas līdzi un dodam. Izdalām uz ielās. Jā, un šeit ir tāda mūsu drēbju istaba, atbildīga mūsu Alīna šeit sēž, jā, tad viss tā nodarbojas jā, ar visām mantām. Jā, jūs šeit redzat, ka priesteris arī svētī visas šitas pārtikas produktus, un tad pēc tam mēs izdalām. Un šeit arī pavasaru daudz cilvēku nāk, daudz. Jā, tālāk. Un pandēmijas laikā mums bija, protams, grūti. Jūs atceraties, laikam, ka bija liels sots. Ja? Mēs nevarējām dalīt draudzes teritorijā. Aiz vārtiem tad stāvēja tāda mašīna, un tur bija pakas. Un tad nabagie nāca pa vienām, un tad mēs tā klusiņā izdalām tas. Tā bija tā kā vienreiz atbrauc policija, jā, un viņi it kā tā aizver acis, ka viņi neko neredz. Tad paveicas, jā. Tā. Un mūsu darbību atbalsta draudzes locekļi. Un mums tā ir pārtikas galds, kur viņi nes produktus un arī ladītēs. Tas karbonečkas stāv, kur var ielikt naudiņu un arī nes drēbes. Jā. Un, protams, ka mūsu prāves mūs ļoti atbalsta. Jā, tālāk. Un, lai savāktu vēl svētku pārtikas pakas trūcīgajiem Ziemassvētkos un Lieldienas, mēs rīkojam tirdziņus. Mēs un mūsu tantiņas no draudzes gatavoja tādus gardumus. Un mēs
to par ziedojumiem tad dalām mūsu draudzes locekļiem. Un tad tā laikam 680 eiro mēs savācām lieldienas, pirms lieldienām un pirms Ziemassvētkiem arī. Un tagad arī gatavojamies mūsu tirdziņām pirms Ziemassvētkiem. Ja. Un tad mums te ir tādi, vēl līdzekļi, lai sagatavotu jau tādas lielākas paciņas, ja, tādas svinīgas. Jā, tālāk. Un vēl viena mūsu grupas aktivitāte ir organizēt un vadīt alfa kursu draudzē. Jā, un jūs redzat tā mūsu prāves Andris Šavals, jā, priesteris Dmitrijs, un mēs paši arī tā lasām lekcijas. Un kopumā mēs organizējam 6 alfa kursus. Arī jauniešiem bija nabagiem zupas virtuvē un 4 klasiskas tādas alfa kursus. Jā. Tā, vēl mēs kopš 2011. gadā taisam bērnu nometnes bērniem un mūsu draudzes bērniem un pagaidi, Borička, un bērniem no Daugavpils draudzes. Tas ir Višķos, jūs redzat šeit. Jā, un nometnes bija daudzus gadus Bebrenē, Aglonā arī bija, un šeit jūs redzat tad Višķos, tad Interrekt projekta ietvaros mums te bija 5 nometnes, vasaras nometnes un 1 ziemas nometne bērniem. Jā, tālāk. Šeit redzat, mēs ciemos Aglonā arī. Tālāk. Un bērniem, protams, bija lieliska iespēja apgūt dažādas meistarklases. Jā. Tad tālāk tā. Mēs esam Aglonā. Arī. Jā, arī Raudā bija mums tā notika nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Un pagājušā gadā mums pirmo reizi bija dienas nometne draudzē. Ja, mums ļoti skaisti apkārt baznīcai, ir teritorija, kur varam spēlēties tur ar bērniem. Bija ļoti jauki, domājam, ka mēs turpināsim tādu pieredzi. Jā. Jā, kopā ar priesteri, tad mūsu tornis, tur, jā. Meistarklases. Sūņi pie mums bija. Darbs, protams. Puķu stādīšana. Un vasaras sākumā mēs organizējam svētkus mūsu mazajiem draudzes locekļiem, un mēs izdomājam dažādas stācijas ar uzdevumiem bērniem, un kad viņi to izpildā, tad katrs saņem kādu balvu. Arī bērni ļoti priecīgi. Arī radām dažādas meistarklases un aicinām tur dažādus pasākus vēroņus, lai visi kopā tur izklaidētos un rotaļētos. Jā, un, protams, kā vecāki labprāt arī pieņem tur dalību. Un
Rāžas svētki. Katru gadu rudenī mēs vienlaicīgi svinam Rāžas svētkus un baznīcas iesvētīšanu. Un tā mums tā kopā. Pie baznīcas mēs uzceļam teltis un galdus ar teju un kafiju. Un draudzes locekļi nāk ar groziņiem. Un tad pēc katras mīsas mums ir pa svētdienam 3 mīsas, poļu, latviešu un krievu mise. Mēs visi tur pulcējamies un dzeram teju, kafiju un varam parunāt, papļapāt. Tā kā pabūt kopā viens ar otru un labāk iepazīt viens otru. Un priesteri, protams, nāk parunāt ar tautu. Tālāk. Un tad mums tā Ziemassvētkos mēs gatavojam bērniem ballīti un dāvanas arī. Dažreiz mēs kopā ar bērniem gatavojam Ziemassvētku skečus vai aicinām Ziemassvētku vecīti, un tur bērni labprāt piedalās tur dažādas spēles, un pēc tam stāsta dzējoļus vai dzied kādus dziesmiņus, lai saņemtu dāvanu. Un šeit mums tā vēl aktivitāte, mēs tā izdomājam tādas sieviešu klubu tikšanas. Sievietes var tikties kopā, parunāt, apgūt kaut ko jaunu meistarklasē. Šeit mēs taisījām skrūvīti ar dzintru. Jūs zināt, laikam ar dzintru abaroni, jā. Tad, lupu krāsu arī taisījām. Jā. Un vēl viena meistarklase mums bija, ka mēs gatavojam tādus ļoti skaistus piparkūkus un paši izgleznojām. Jā. Ļoti smuki sanāca. Un vēl tur, kur mūsu grupiņā, jā, otrais kadrs, второй был, где мы вместе стоим. Kas vēl mums bija, kas šeit nav prezentācijā? Mums tagad katru svētdienu viens vīrietis no mūsu grupiņas vada tādus svētdienas tikšanas pēc krievu mīsas, un tad viņi, Eriks mūsu, un tad viņi tiekās un runā par šodienas evangēliju vai izdomā kādas vēl dažādas tēmas. Jā. Arī tādas tikšanas katru svētdienu. Да, тема называется «Учимся быть церковью» un dažādas turpat tēmas. Jā. Kas vēl? Daudzus gadus mēs taisījām rekolekcijas nabagiem saliņos divreiz gadā. Mēs ar saviem nabagiem, kas pie mums nāk, brauca agrāk uz saliņām, tur palikam 2 vai 3 dienas, un mums bija lekcijas, aktivitātes, spēles, sadraudzība, pirts. Tā bija ļoti jauki. Žēl, ka tagad mēs nevaram to turpināt. Apstākļi mainās, vadība tur mainās saliņos. Viņi negrib mums jau vairāk redzēt. Un pandēmija, jā. Jā. Un vēl mēs bijām daudzus gadus arī staigājām uz cietumu, apmeklējām cietumu, gājām uz ieslodzītiem uz mužiem. Jā. Pareizi pateicu, jā?
Mūžā ieslēdzīt. Jā. Un arī braucam uz Medumu internātu pamatskolu. Vadījām tur Bībeles stundas tad bērniem. Jā. Kas vēl bija? Apmeklējam slimnīcu, arī mūsu reģionālo slimnīcu Daugavpilī. Jā, no mūsu grupiņas tagad 2 cilvēki apmeklē vientuļus cilvēkus mājās. Arī tas mājas apmeklēšana ir. Un tagad no mūsu grupiņas arī cilvēki kalpo Marijas skolā Daugavpilī. Un tā laikam. Un, protams, mūsu grupiņas cilvēki arī palīdz uzkopt teritoriju apkārt baznīcai. Jā. Varbūt kaut ko aizmirstu, nezinu. Par visiem gadiem bija tik daudz aktivitātes. Jā, dažādas, ļoti dažādas. Jā, paldies! Tikai es gribētu pateikt, ka jūlijā mēs bijām pie viņiem, jo mēs organizējām Caritas nometnē. Braucam. Varbūt Larisa var izstāstīt savu iespēju par to nometnību. Mikrofons un otrais mikrofons. Jā. Stāvēšu te. Mani sauc Larisa Roņova, esmu no Valmieras. Tā kā esmu pensijā, to ar mieru braukāt un klausīties un dalīties pieredze. Valmiera mums nav tik liela draudze, kā te Daugavpilī. Es biju vasarā pie draudze, es vispār domāju, ak, Dievs, kā viņa dara, tas ir kaut kas, kosmos. Priekš mums tas ir kosmos. Cilvēki atsaucīgi mums, man liekas, mums tā nav. Bet mēs darām, ko varam. Tagad mums tā aktīva fāze, kad es iestājos, tā jāsaka pa sevi, un tālāk stāstīšu 2 gadi mums. Kad atbraucam Marijā un uzrakstījām līgumu un sakam kaut ko darīties. Mums ir priesteris saka, ko redzat, ko vajag darīt, to arī darāt. Viņš mums nemudina, mēs paši tad, mēs tā kā bija Daugavpilī, mēs uzkopam teritoriju. Nebija neviens, kurš uzkopa teritoriju. Mēs kaut kā, nestaigāsim, vai ne? Tā sākam ņemties, pļaut zāli, lapas grābt, jo mēs esam diezgan uz ielas, vai ne? Un tā vairāk sapazinamies viens otrs, un tad vīrieši kaut kādi nāca palīgā. Iesaistījām ukrainieties, viņi palīdz ukrainiem, un tad man tur draudzene Marijā, un tā ar savu meitu, tā nāca, viņa ir pareizticīga, bet nāca pie mums, nāca uz talku, nāca uz baznīcu nakti, uzkopa arī baznīcu, iesaistījās cilvēks, jo tad bija bez darba. Tagad Marija strādā Michelin restorānā. Mums Valmierā ir viens Michelin restorāns. Tad mums arī uzkopām arī baznīcu. 3 mēneši aizgāja prom iepriekšējais cilvēks, kurš uzkopa, un mēs arī 3 mēnešus uzkopām arī māsas baznīcu. Tāda mēs, es pierakstīju, mēs vēl draudzējamies, Cēsis ir vēl priesteris Bernāts, viņam 90 cik tur gadu. Viņš kaut ko ļoti tūs mums ir, viņš arī kad svētki brauc uz Valmieru, un mēs viņu regulāri apciemojam. Pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, šogad decembris atkal, tad mēs braucam un apciemojam viņu. Tāds draudzīgas mums ir saskarsme. Visas māsas savācās un braucam ar autobusu uz Cēsim. Tas nav tālu, no mums 30 kilometri un apciemojam. Tad mēs, no mūsu draudzēs ir jauns priesteris Henriks. Viņš ir mūsu cilvēks. Un kad viņš vasarā deva solījumu, kaut kā tādu, mēs arī iesaistījāmies māsās, ka vajag pašūt Abrahama torbu.
Un tur no visas draudzes aizgājām un paņēmām novēlējumus un uzrakstījām uz papīriša un iemetam torbati pa tev, Henriks, ceļam, garīga maize. Un tad, kad tagad viņu iesvētīja pa priestari, un Zbigņevs bija pie mums arhibīskaps, mēs arī tur ņemam dalību. Mums ir tādas māsas aktīvas, kurš raksta dzēju, zīmē gleznas. Iveta uzrakstīja dzējoli, uzzīmēja gleznu, un to mēs uzdavinājam. Un, ja redzējat, katoļu kalendārs 25. gada, tur mūsu Henriks, viņš tur to gleznu, tās ir mūsu Karitas māsu darbs. Tāda mēs, ko mēs vēl tādu interesantu. Nu jā, mums arī tādi nelieli darbiņi. Piemēram, pagājuši gadu uz Aglonu nevarējām aizbraukt un izdomājām, ka mēs, kurš ar mieru sanāksim baznīcu un kopā skatīsimies televizoru un lūksimies kopā. Tādu izdarījām lietiņu. Tāda mums ir draudzība Valmierē, draudzība ar Vācijas Gitarslovu apgabalu. Un tie katoļi ļoti aktīvi, un viņi pagājuši gadu it kā Masalacei atveda dāvanas, bet arī priekš Valmieras. Un mēs dabūjam visādus gardumus un kaut kādas mantas, un to mēs padalījāmies, jo mēs uzskatām, ka mūsu diezgan turīga draudze, un mēs varam dalīties. Sataisījam kādus 15 dāvanas un aizvedām uz paliatīvu nodaļu slimnīcai. Tur padalījām visiem. Tāpat arī padalījām pansionātam. Un mikstas mantiņas arī bija. Tie aizgāja uz urā. Es domāju, bērni nepaņēma tik daudz mantas, un tam mēs aizvedam uz pansionātu. Tur tantes un onkuli paņēma tikai tā. Mums domāju, re. Un tad un tad vēl arī baznīca visiem veciem cilvēkiem tos dāvanu maisiņus arī padalījām. Pēc tam viss, kas palika arī pārējiem, bet tiem bija tādi atsevišķi, salikti smuki. Tāda mums bija, mēs vēl tur šokolādes ne visus noēdam, paturējam. Un mums bija no Pārgēvas pamatskolas bērni, kuri zīmē kartiņas, Karitas kartiņas pansionātam. Un tā, ka viena klase ļoti aktīvi iesaistījās, tad es paņemu kādas 30 šokolādes, lielas smukas vācu šokolādes, atnesu uz klasi, bišķiņ parunājam par Karitam, sadalījām šokolādes pa labu sirds, arī skolotājiem, kurš palīdzēja, arī bibliotēkarē, kurš arī iesaistījās tajā. Mums tās vācu dāvanas visiem ļoti, ļoti palīdzēja. Un tāpat mums te dabējam tās šokolādes oliņas, vai neko te devām. Te mēs arī visiem, mēs aizvedam kasti uz paliatīvu nodaļu, uz pansionātu un savajiem visiem dālījām. Tas ir ļoti laba lieta. Tāda mums, tur bija tādi, kaut ko tādu, mēģinājām arī kaut ko tur palīdzēt ar paliatīvu nodaļu un ar pansionātu. Kad mēs bijām tur, parunājām, ka viņi ar mieru, piemēram, viņi saka, ka viņi ar mieru ņemtu vecu žurnālus lasīt. Tad es visus draudzenes savus apstaigāju un katru nedēļu tagad tur un tur vedu uz pansionātu, uz paliatīvu kādu čupu ar vecu žurnālu. Ievas, apmēram tur Ievas veselība, Santas, kaut kas šitādu žurnāli. Un domāju, mēs palasījām un tur kas var lasīt. Tā, kas mums vēl bija? Arī sveicam arī mūsu priesteri 27 gadu priesterībā, arī uzzīmējam gleznu un krūzīti, paņemam krūzīti, apdrukājam ar savam fotogrāfiem un ar priesteri Juri un viņam uzdavinājam. Tāda mēs... vēl bija, piemēram, palika bērnu mantas. Bērni izaug un paliek labā stāvoklī grāmatas un mantiņas. Atnesu uz baznīcu un pēc svētās mises 3
dienas, 3 svētdienas dalīju visiem, lai bērniņiem, bērniņi neņem, varbūt omītes paņem un aiznes uz māju saviem. Tas tā labi aizgāja, un kaut kas tur bija silikona trauki, tos vēl uz paliatīvu nodaļu aizgāja. Kas bērniem vai slimiem cilvēkiem der, tas ar snūciešiem, tas viss tur der. Tāda mums vēl ir, es nezinu, redzat, Rīga ir viņam līgumi ar pansionāti. Valmiera nav ne līgums, mēs ejam, tā kā pazīstami, vai ne? Un tāpēc mums pansionāta tika viena mūsu tantuks, kurš mūsējais, un tagad mēs tur ejam, tā kā savajiem. Lonītē bija vārda diena, mēs tur izcepam kūku, svinējam ārā plaši, fotografējamies ar direktori. Viņa teica, kūku vajag arī medmāsam, lai būtu blats, vai ne? Mēs arī visu medmāsam kūku aiznesam, tā, lai būtu jauki. Un tagad arī uz svētkiem Lonītai, aizējam pie Lonītas, parunājam arī visa palātā. Un tagad, kas mums, un aizvakar mums sākās kaut kā, man liekas, kaut kas labs un jauns. Priekš mums, Karitas māsas diezgan gados. Un tāpēc kaut ko tādu praktisku, lai kādam vēl palīga, diezgan tā grūti. Bet mums tagad parādījās jauna meitene, kura dzied. Viņa dzied baznīcas kori, un viņa pasniedz arī bērnu dārza mūzikas stundas. Un mēs bijām pagājuši sestdienu uz Jēkaba katedrāli, kur viņa arī bija, viņa tā iedvesmojas. Viņa saka, es ar mieru dziedat arī pansionāta. Es uzreiz uz pansionātu sarunāju, ka mums ir koncerts. Un ceturtdien bija koncerts, un meitene mūsu līgā spēlēja klavieres un dziedāja kāds 45 minūtes, un bija ļoti jauki. Un viņa teica, un 26. decembrī gaidat vēl, es vēl nākšu. Un vēl ideja, viņa svinēja dzimšanas dienas pa ceturkšņiem. 3 mēneši, 4 sanāk, un tad viņi svin. Mēs teicam, un tad mēs arī atnāksim un padziedāsim tiem jubilāriem. Apmēram tas mums ir. Vēl izstāstīšu. Es izveidoju WhatsApp chatiņu grupu, kur visi mūsu tie, kuriem ir tas telefons, tur ir cilvēki un tādi, kurš uzkop, un tādi, kurš interesēs, kas mums tur notiek. 23 cilvēki tajā grupā jau. Bet tie nav visi Karitas, tas ir visi tas, kuram interesē. Tas nav grūti. Paldies tiešām visiem lektoriem, paldies par pieredzes stāstīšanu. Es ceru, ka tie, kas šodien ir savākušies no mūsu draudzēm, no ārvēl Rēzekne varētu pastāstīt, ko, varētu par savu pieredzi. 5 minūtes vienkārši vai pat 2, tā īsumā. Rēzeknes žēlsirdības jauno baznīciņa. Jā. Labi. Kur ieslēgt? Šeit? Kuku. Labvakar vēlreiz visiem. Vai labi var dzirdēt? Jā. Mēs esam ar Līgu atbraukušas no Rēzeknes žēlsirdības baznīcas. Jūs varbūt zinat tādu baznīcu Rēzeknē? Jā, mūsu priesteris šodien celebrēja svēto misi. Un mēs esam pavisam jauns nodibinājums Karitas. Uzsākām darbu tikai šogad. Noslēdzām līgumu un uzsākām darbību. Mūsu pirmais pasākums bija apstiprināts projekts, kur bija 3 skaisti
vai 4 bija? 3, jā. 4. bija Baltā galdauta svētki, ar kuriem mēs sākām. Bija 3 skaisti pasākumi ar nosaukumu Dzimta. Un jūnijā, jūlijā un augustā mums notika 3 brīnišķīgi pasākumi, kas bija plānoti, lai iesaistītu vecākās paaudzes cilvēkus, integrētu, un lai viņi nejustos tik vientuļi. Un te mēs uzliksim arī mazu video. Šeit tas bija mums izdomāts flairītis. Ticība, cerība un mīlestība. Un viens no pirmajiem pasākumiem bija ticība. Un tūlīt mēs uzliksim mazu video, kas mums bija izveidots. Mūsu koordinātori ir Iveta Rēzeknes baznīcā. Šodien viņa diemžēl nevarēja būt ar mums ģimenes apstākļu dēļ, bet mēs labprāt pie jums atbraucām, iepazīties. Uzliec lielāku. Bet viņš nedosies. Pasākums bija diezgan kupli apmeklēts. Cilvēki dalījās ar savām liecībām, kopīgi dziedājām dziesmas, baudījām mīlestību. Pasākums bija ļoti aizkustinošs un cilvēkiem tiešām bija asaras acīs un, var teikt, pasākums bija izdevies. Šeit mūsu draudzes locekļi dalās ar savām liecībām. Šeit var redzēt, ir atnākuši arī viņu bērni un jaunā paudze ir atnākuši kopā vecākiem līdzi. Tad viss. Īsti, jā, mēs nebijām domājuši, ka šeit būs jāprezentē, bet kaut kā tā mums ļoti sirsnīgi ir šie pasākumi. Tas bija viens no pirmajiem, otrais bija arī cerība, kas arī kaut kas līdzīgs, ja? Un mīlestība, tad mums viesojās Guna Ķise, kur arī stāstīja par šo mīlestību ģimenē, bērniņiem. Jā. Būtībā mums ir izveidota kafejnīca, kad mēs pēc svētajām misēm pulcējamies, visi draudzes locekļi un diezgan apmeklēt, jo veciem cilvēkiem ļoti patīk, kad parunājās un kopīgi dalamies iespaidos un tā kaut kādi. Kopš Karitas ir Rēzeknē, mūsu baznīciņā, te mēs arī iesaistamies. Varbūt ne tik aktīvi kā Daugavpilī, bet pamazām arī gan baznīciņā palīdzam, teiksim, apkārtni kopt un arī pašā visus darbiņus, kas ir jādara, iesaistamies draudzē. Un tā kaut kādi pamazām jau norit viss, bet mēs tikai iesākumā esam startā tādām. Karitas kafē. Jā, tā mums ir Karitas kafejnīca nosaukums, ir tāds mīļš ar liels plakāts. Tā kā brauciet ciemos, mēs gaidām visus un atvērt esam visiem. Paldies!